Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Un iestājās pilnīgs klusums. Šodienas rakstu vieta. Un uzmodies viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru: klusu mierā. Un vējš nostājās un iestājās pilnīgs klusums. Marka evaņģēlijs 4. nodaļa, 39. pants. Šodienas pārdomas. Kādu dienu Jēzus ar mācekļiem nonāca lielā vētrā. Viļņi tā mētāja laivu, ka ūdens gāzās iekšā. Mācekļi bija ļoti nobijušies. Tajā pašā laikā Jēzus laivā mierīgi gulēja. Kad mācekļi viņu pamodināja, Jēzus apsauca vētru. Draugs, kad pienāk izaicinoši apstākļi, apzinies, ka Jēzus vienmēr ir kopā ar tevi. Ticībā pieņem viņa mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu. Notici apsolījumam, ka tu darīsi lielākas lietas, kā Jēzus darīja. Tas nozīmē, ka tev tāpat kā Kristum ir dota vara pār dabas apstākļiem un ļauniem gariem, tā kalpojot cilvēkiem. Notici tam. Pieņem viņa ticību un viņa spēku. Lieto tev doto autoritāti. Un tu būsi pārsteigts par klusumu un mieru, kas iestāsies. Šodienas lūgšana. Tēvs, es pateicos, ka mana derība ar tevi man nodrošina gan tavu spēku, gan tavu autoritāti. Paldies, ka es tāpat kā Kristus spēju valdīt pār dabas apstākļiem un ļaunajiem gariem, lai kalpotu cilvēkiem. Jēzus vārdā. Āmen.